Kāds ir jūsu viedoklis par portālu PT.com? Es viņu lasu, to portālu diezgan interesanti, jo tur ir pusi uz pusi pieņēmumi ar kādām patiesības graudiem. Tā kā, zinot to, kā tas ir īstenībā, ļoti interesanti izlasīt tā, kā tas tiek interpretēts. Es uzskatu, ka šis portāls būtu ļoti noderīgs kā pētnieciskas žurnālistikas portāls. Pirmais galīgi bez aizspriedumiem vai bez politiskām simpātijām. Viņš ir vienkārši interesanti lasām vielas, gribētu teikt tā. Es neskatos viņu. Neskatos. Vispār ļoti maz skatos televīziju. Tas ir tā kā vairāk portāls internetā, vai tos arī jūs nav? Nē, es ļoti maz vēl. Redziet, es esmu milzīgs lasītājs, jo šodien atnāk jaunākais ekonomists, es jau izlasīšu. Man tas vairāk interesē. Kad ir tieši informācija, kas pasniegta bezskaitlīgi, tā ir ļoti interesanta un dod pamata pārdomam, bet kad informācijas mazāk un ir vairāk portāla veidotāja emocijas, tas tiešām dod pamatot šaubas objektivitāte. Portāls PT.com bieži ir tendencios un galvenokārt virsrakstos. Man pašai tieši šodien tāds gadījums, kur viņi gan tai tekstā pareizi atreferē, ko es teicu, bet virsraksts ir tendencios un bieži jau cilvēki izlasa tikai to pirmo ziņu. Ja? Tā kā man liekas, ka tas nav profesionāli. Jebkura aktivitāte no žurnālistu puses ir atbalstām mūsu valstī. Priekš manis tā ir interesanti lasām viela, un es viņu šodien no rīta izlasīju. Informācija ir objektīva un informācija nav politiski angažēta. Es esmu manījis tādus materiālus, kurus atklāti sakot, politiķiem par sevi negribētos redzēt, bet tāpat laikā sacīst, ka bieži vien tie materiāli tādi, kas būtu cilvēkiem jāzina, taču kā jau šādiem portāliem reizēm ir raksturīgi, viņi balansē uz tādas dzeltenības robežas un reizēm tā robeža starp baumu izplatīšanu un starp nevēlamas informācijas izplatīšanu pārtrūkst. Tātad viņa portālam vajadzētu pastāvēt? Neapšaubām vajadzētu pastāvēt. Man liekas, ka nekas, ka viņš ir. Jebkurā gadījumā, jo vairāk atšķirīgu viedokļu, jo labāk. Bet mans novēlējums portāla veidotājiem būtu būtiski samazināt emociju līmeni un turpināt pētniecisku žurnālistiku. Principā es domāju, ir labi, ka ir tāda veida portāli, bet tad būtu tiešām jāmudina kļūt daudz profesionālākiem, ja, jo cilvēki tomēr paļaujās uz šādām ziņām un visos detaļos būt profesionāliem. Šādas lapas būtu vajadzīgas no sabiedrības viedokļa, tas noteikti tā ir. Es domāju, ka politiķi paši būtu ieinteresēti uzturēt šo saitu, kā objektīvu saiti. Īstenībā jau viedokļu dažādība ir ārkārtīgi nepieciešama lieta. Un tas, ka kāds portāls arī no citas skatu punkta paņem dažādus jautājumus, tikai labi. Tā kā karoga viņam rokā, lai turpina un lai strādā. Jā, man šķiet, ka viņiem ir jābūt.